Man ik pa brīdim uz smaganām pie zoba parādās balta pumpiņa, pa kuru nāk ārā strutas. Dažreiz arī nenāk. Un tad viņa atkal pazūd, bet zobs man nesāp. Šī ir pazīme, kad noteikti jādodās pie endodontista, jo tas liecina par to, ka zobs visu laiku ražo strutas, un šīs strutas jums pa kaulu un pa smaganu nāk ārā mutē. Kāpēc nesāp tādās situācijās? Tādēļ, ka nav spiediena, nec zobā, nec kaulā, ir notiek strutu attece, un pacientam nesāp. Visinteresantākā situācija, kad nonāk pacienti pie endodontista, viņi saka, bet man nekas nesāpēja un man viss bija kārtībā, es nesaprotu, kāpēc man pie jums jānāk. Lūk, diemžēl lielākoties iekaisumi zem zobu saknēm kaulā rodas klusi, nemanāmi, un to sauc par hroniskiem iekaisumiem. Tie nesāp, tie neliek manīt, ka kaut kas būtu, un tos mēs pamanām tikai veicot rentgena izmeklēšanu. Rentgenā mēs redzam, kaula blīvums ap sakni ir savādāks, un tātad tur nav kaula audi. Bet šīs te patoloģijas mēs varam pamanīt tikai ikgadējā zobārsta apskatē. Tādēļ zobārsti aicina pacientus reizi gadā, pat ja jums nekas nesāp, pat ja jums nekas netraucē, doties pie zobārsta uz kārtējo apskati, un apskati iekļauj ne tikai apskatīšanos ar aci un spogulīti un zondīti ar mūsu pamata instrumentiem, bet noteikti jābūt iekļautai arī rentgena apskatē. Tādēļ lūdzu, ja jūs vēlaties būt laimīgi un skaisti arī 80 gados ar baltiem skaistiem jūsu zobiem, neaizmirstat, ka jums jāveic ir ikgadēja zobu apskata Lava Dental Studio.